Es aicināšu politiķi, kurš drīzumā plāno dibināt kopā ar dombiedriem jaunu partiju. Un tas būs jau 7. politspēks, kas ir pārstāvēts šodienas konferencē. Un tas ir biedrības austošā saule valdes priekšsēdētājs vēsturnieks Raivis Zeltīts. Lūdzu. Paldies Jāzepam. Es vēl domāju, vai pieminēt, un vai tas būtu bezkaunīgi, bet paldies, ka pareklamēji. Jā, ir tāds nodoms, bet ne par to šodien. Ar Jāzepu bieži domas atšķirās un citos jautājumos, bet es esmu konservatīvs cilvēks pēc pārliecības, un man liekas, konservatīvs un pamatformula ir, ja 1+1 ir 2, tad pie tā pieturamies, un tā ir platforma, uz ko vienoties. Es neteikšu, ka tas ir 3 vai 4. Šajā gadījumā, man liekas, tā patiesība diezgan acīm redzama. Te vairāk izskanēja varbūt tie individuālie aspekti, bet es tomēr pieminētu arī tādu kopējā labuma aspektu, arī to ēnu ekonomiku, ko minēja. Proti, kas ir labāk? Vai labāk ir cilvēku iedzīt ēnu ekonomikā, un bieži vien cilvēki tiek iedzīti ēnu ekonomikā, jo tiesu izpildītāji atņem līdzekļus, jo kāds nav atvēris vēstuli, kas pienāca Latvijā LV, ko neviens neredz, jo tas nav savienots ar e-pastu. Tātad tiesu izpildītāju kaut kādi faktori, līdzekļi tiek atņemti ļoti ar plašu vēzienu Latvijā. Bieži vien cilvēkiem atceramies dišķibeli vai lielo finanšu krīzi, kur daudz palika bez līdzekļiem, banku konti bija slēgti. Un vienīgais veids, kā viņiem izdzīvot, bija aiziet ēnu ekonomikā. Un no kopējā labuma viedokļa, kas ir labāk? Vai viņi tajā ēnu ekonomikā, viņi pelna, viņi nav nasta valstī, viņiem nav atkarību problēmas, viņiem nav visas citas problēmas, kas rodās, kad cilvēkam atņem jebkādus iztikas līdzekļus, kas īstenībā, ja par totalitārismu runājam, tad tas ir sliktāk nekā romiešu vergam. Šis status, ko ir iespējams cilvēkam, kurā viņi ir iespējams iedzīt ar mūsdienu tehnoloģijām, kā jau šeit minēja, atņemot jebkādu norēķināšanās iespēju. Tātad, droši vien labāk, lai jau ir tajā ēnu ekonomikā, nav nasta valstī, un nodokļus jau nomaksās. Tieši tā, caur patēriņu nodokļiem, un vismaz valstī kaut kas atgriežās. Un pēc tam jau cilvēki jau grib legāli strādāt. Neviens negrib strādāt ēnu ekonomikā, jūs paši saprotiet taču. Tā kā tas par to kopējo labumu. No kopējā labuma viedokļa tas nav valstiski. Ja mēs valsti uzskatām par tautas organizāciju kopējam labumam, nevis birokrātisku mehānismu. Birokrātijai process ir mērķis, protams, un tur nekā dziļāk jēga varbūt nav jāmeklē. Varbūt tā ir arī mūsdienu totalitārismu būtība. Nav idejas šim te lienošiem totalitārismam, ir process. Bet, ja ir mērķis, tad varbūt tas ir tas datu aspekts. Var izsakot, var datus nodot, tie dati ir bankām, tie ir korporācijām un, protams, no tiem var daudz ko izsacināt. Dati ir lielākā vērtība mūsdienās, galvenā valūta ir dati. Un tas, protams, dod šos te datus. Un, protams, jau arī minētais drošības aspekts. Šodien pat vēl palasīju tādu bukletiņu, 72 stundu bukletiņš, ko darīt krīzes apstākļos, un tur ir minēts, vajag skaidru naudu somā glabāt. Protams, tur nav minēts par 750 vai 1000 vai 2000, bet, ja tas viss virzās, tā kā te no Rietumu bankas viens augstas amatpersonas izskanēja, ka Latvijai jākļūst ir par bezskaidrās naudas valsti. Tādas idejas jau ir gaisā. Un pēc vēstures pieredzes idejas ir gaisā, tad viņas materializējās kaut kādā. Līdz ar to ir baigi svarīgi tās sliktās idejas norakt saknē. Un paldies Jāzepam, ka pulcēja mūs te šodien. Un es domāju, es ceru, ka mēs esam palīdzējuši šo ideju norakt. Ir īpaši, kā teica priekšvēlēšana laikā, tas ir tas brīdis, kad ieklausās. Tā kā ļoti labs brīdis. Paldies!